Ja tu ar mani negūtu, tad kāda iespēja, ka tu man vēl mīli? Kāpēc ir vīrietim šī sajūta? Tā kā, ja viņi negrib seksu, es neesmu nevienam vajadzīgs. No kurienes tas nāk? Savā ziņā no bērnības tas ir tāds komplicēts process, bet bieži vien tas ir saistīts ar to, ka tā mīlestība nav gluži tā lieta, ko visi vīrieši no bērnības ir saņēmuši, ka māmas tur viņus tur ļoti biežāk ir tā kā saņemies, tu vari, tu esi stiprs, un ļoti bieži vīriešiem tiek ļoti daudzas emocijas noliektas, un vīriešiem neļauj izrādīt emocijas un tā kā jūtas līdz galam, neesi mīkstais. Tad, kad tajā pusauģa vecumā parādās mums lielā iekāre, vīriešiem ļoti izteikti ir tas, ka viņi iemācās, ka šī seksuālā daļa, tas ir kaut kāds tāds pašregulācijas mehānisms, kas liek man justies labi ķermenī. Un tad seksā es drīkstu paņemt to, kas man ir vajadzīgs. Es caur seksu it kā dabūnu tās emocijas, kuras man pietrūkst, piemēram, tā mīlestība. Vīrietim bieži vien ir vieglāk caur seksu dabūt visu to piepildījumu. Ka viņš tātad ir gribēts, ka viņš ir mīlēts. Tas ir tāds intīmākais process, kas ir, jo pārējā laikā, pat ja mēs mīļojamies, un es tev saku, es tevi mīlu, ir ļoti bieži iespējams, ka vīrietis to līdz galam neielaiž iekšā. Man vispār, man saka, es tev mīlu, jā. Tā kā, ja tu ar mani negūtu, tad kāda iespēja, ka tu man vēl mīli? Apmēram, jā.